Sveiki, es esmu Nils, Cube, un šodien es jums parādīšu pašu vieglāko veidu, kā salikt 3x3 Rubika kubu. Un, ja kāds domā, ka ir vieglāks veids, tad lai tā arī paliek. Bet es domāju, ka šis pats vieglākais veids. Tātad netērēsim laiku un ķersimies klāt. Pirmais solis mums ir nogādāt baltās malas dzeltenajā pusē. Varbūt jums sākumā šķitīs dīvaini, kāpēc baltais būtu jāliek dzeltenajā, jo skaidrs, ka baltais iet pie baltā. Bet pēc brītiņa jūs sapratīsiet, kāpēc tas tā ir. Un tātad sāksim. Tātad pirmais mums ir redzams šeit baltā mala. Un ar pavisam vieglu vienu griezienu mēs viņu nogādājam pie dzeltenā centra. Tālāk, otrais veids ir, ka viņš var būt pret jums un apakšā. Tad mēs viņu pagriežam tā, lai viņš aiziet tāpat kā iepriekšējā reizē no sāna ar vienu kustību uz augšu un gatavs. Tālāk, un tad mums atkal ir no sāna un augšā. Un vēl viens gadījums, kas jums var gadīties, ir, ka viņš ir jau gatavs baltajā pusē. Tad mēs viņu vienkārši ar dubultu kustību nogādājam dzeltenajā. Un viss ir skaisti. Tālāk vēl vienkāršāks solis. Mēs baltos kopā ar savu krāsu nogādājam pie pareizā centra, piemēram. Šis ir balti zilais. Mēs viņu nogādājam pie zilo pie zilā. Un ar divkāršu kustību nogādājam pie baltā. Tagad šis ir solis, kad mēs viņu nogādājam atpakaļ pareizajā vietā, baltās malas. Tālāk, balta-oranžs ir savā vietā, un mēs ar dubultu kustību viņu uzdzenām augšā. Un man ir paveicies, man viss ir vietā, pieņemsim, ka viņš nav vietā. Šis balti zaļais, mēs nogādājam viņu pie balti zaļā, pie zaļā pareizāk, un ar dubultu kustību uz augšu. Un tāpat arī šo balti sarkano mēs ar dubultu kustību nogādājam uz augšu. Tālāk, nākamais solis mums ir salikt baltos stūrus. Un, kā mēs redzam, šis piemēram nav vieta, viņš ir balts un stūris, bet viņš nav savā pareizajā vietā, viņš ir oranži zaļš, viņš jānogādā šeit. Un tātad pieņemsim, pirmais gadījums. Mēs gribam šo te nogādāt īstajā vietā, viņš ir zili sarkanais, ja? Un šis ir zili sarkanais. Šeit ir zils un te ir sarkans centrs. Mēs viņu ieliekam starp to virs tās vietas, kur mēs viņu gribam ielikt. Un tad mēs balto turam pret sāniem. Tā, lai viņš nav pret mums, baltais pret mums, bet lai viņš ir uz sāniem. Un tad mēs šo vietiņu, kur mēs viņu gribam ielikt, ceļam uz augšu. Un, kā mēs redzam, te viņš palika, un mēs viņu ieliekam vienkārši iekšā. Šito mēs paceļam uz augšu un ieliekam viņu pie baltā. Un nolaižam lejā, un viņš ir vietā. Tālāk, tas pats gadījums tikai uz otru pusi. Zili oranžais. Mēs redzam, šis ir zili oranžs. Balto liekam pret sāniem, ne pret mums, bet pret sāniem. Un paceļam uz augšu, noliekam pie baltā un ieliekam atpakaļ lejā. Tātad vēlreiz baltais pret sāniem. Šo vietu, kur gribam ielikt, viņu paceļam uz augšu. Un šo te, kur viņš uzgāja, savienojam kopā ar malu un ieliekam iekšā. Tālāk mums ir ko darīt, ja mums jau ir iekšā, bet nepareizā vietā. Tad mums ir pilnīgi vienalga, kas te atrodas. Labāk, ja te baltais, piemēram, otrs neatrodas, bet tas nav īsti svarīgi. Bet mēs vienkārši paceļam šo vietu uz augšu un izņemam viņu ārā. Un nolaižam atpakaļ, jo te visu laiku jāstāv viņam pareizajā vietā. Un mēs iegūstam zaļu-oranžu, šeit ir zaļu-oranžais, baltai liekam pret sāniem, paceļam uz augšu un ieliekam iekšā. Un tagad vēl viens gadījums, kas jums var gadīties, ka baltais ir uz augšu. Tad mēs tāpat kā iepriekš ieliekam viņu, pieņemsim tur, kur viņš ir vajadzīgs, starp sarkano un zaļo, jo te ir zaļš un sarkans. Un to vietu mēs tāpat arī paceļam uz augšu, bet tikai nevis vienu reizi, kā būtu pirms tam, jo tad mēs redzam, ka viņš iet nepareizi. Bet paceļam uz augšu un divreiz.
Un tad mēs redzam, ka viņš ir pareizā pozīcijā. Un tad mēs atkal noliekam viņu virs tās vietas, kur mēs gribam viņu ielikt. Balto pret sāniem, uz augšu. Un ieliekam pie baltā un nolaižam lejā. Un mēs esam pabeiguši šo soli. Mēs esam salkuši visu balto savienojumu ar pārējiem centriem. Tālāk, ko mēs gribam izdarīt, ir pabeigt otro rindu. Ielikt šīs malas. Un tātad. Šeit ir zaļo-oranžais. Viņš atrodas šeit. Pavisam vienkārši mēs viņu noliekam tā, lai viņš atbilst priekšpusē. Mums zaļš ar zaļu. Nevis zaļš ar oranžu, bet zaļu ar zaļu. Tālāk. Šis ir pirmais algoritms, kas jums būs jāiemācās. Bet mēģināsim viņu tā ar loģiku. Ko mēs darām? Mēs viņu sākumā pagriežam uz pretējo pusi no tā, kur mēs viņu te gribam ielikt, mēs pagriežam uz pretējo pusi. Tad to vietu, kur mēs gribam viņu ielikt, mēs paceļam uz augšu. Bet tad zaļais atgriežas savā vietā. Un arī šis atgriežas savā vietā. Tātad te ir loģika. Mēs pagriežam viņu uz šo pusi, proti uz pretējo, tad paceļam uz augšu. Bet tad šis atgriežas, un arī šis, kas bija uz augšu, atgriežas lejā. Un mēs esam savienojuši stūri ar malu kopā. Tad mēs gribam viņu ielikt šeit, bet ja lai ielikt viņu šeit, mums ir jāceļ šī vieta uz augšu. Bet ja mēs viņu turēsim te, tad viņi sadalīsies. Mēs viņu noliekam šajā pusē, un ceļot šeit viņi nesadalās. Un tad mēs viņu balto savienojam balto un ieliekam iekšā. Labi, mēģinam vēlreiz. Kur ir sarkani zilais. Tātad mēs sarkano savienojam ar sarkano. Un mēs pagriežam viņu uz pretējo pusi. Tad mēs to vietu, kur gribam viņam ielikt, paceļam uz augšu. Bet tad šis atgriežas, un tas atgriežas atpakaļ, un viņi savienojas kopā. Tad mēs viņu gribam šo pāri ielikt šeit iekšā. Lai to mēs izdarītu, mēs viņu negribam sadalīt, bet mēs gribam pārnest viņu uz šo pusi, pacelt un ielikt balto pie baltā iekšā. Vēlreiz. Zaļi sarkanais, kā redzams. Mēs zaļo savienojam uz zaļo priekšējo, griežam uz pretējo pusi. Tad šo vietu, kur gribam ielikt, ceļam uz augšu. Šis te atgriežas, no kurienes nāc, un tad arī šis atgriežas. Mēs viņu noliekam vietā, lai viņu nesadalītu. Paceļam šo vietu, kur gribam ielikt, un ieliekam viņu iekšā. Un pēdējais gadījums, es jums nodemonstrēšu, kas vēl var gadīties. Var gadīties, ka jums ir pretēji. Tad šajā gadījumā vienkārši ņemam jebkuru no viņiem un ieliekam šai vietā, lai šo dabūtu ārā no turienes. Pieņemsim kaut vai šo pašu. Mēs viņu pagriežam uz pretējo pusi, paceļam šo vietu, tad šis atgriežas un arī tās atgriežas. Un tad mēs viņu ieliekam balto pie baltā. Un mēs iegūstam šo, ko mēs gribējām te dabūt pareizā virzienā. Oranžu savienojam ar oranžu, nevis oranžu ar zilo. Vai zilo ar zilo. Šādi, bet tā, lai viņi priekšpusē atbilst. Mēs viņu pagriežam uz pretējo pusi, no tās vietas, kur gribam ielikt. Paceļam šo vietu. Tad tas, ko mēs aizgriezām, viņš atgriežas atpakaļ savā vietā. Un arī tas, ko mēs pacēlam uz augšu, atgriežas savā vietā. Mēs viņu gribam ielikt šajā skaistajā vietā, kur viņam ir vieta. Un pagriežam tā, lai ceļot šo vietu uz augšu, nekas nenotikt ar viņu un ieliekam viņu iekšā. Un mēs esam pabeiguši vēl divas rindas pirmās. Tālāk. Nākamais solis. Mums ir dabūt visas dzeltenās malas uz augšu. Stūriem tagad nav nozīmes. Mēs gribam dabūt dzeltenās malas uz augšu. Un te sāk parādīties trīs opcijas. Sāksim ar pirmo, kad mums ir tikai paliks dzeltenais, viņam nekas nav. Tad mēs varam viņu turēt jebkādā pozīcijā pret sevi. Un mēs kreiso malu pagriežam uz leju. Un tagad būs kustība, ko sauc par seksīgo kustību. Es nezinu, kāpēc viņi tā sauc, bet fakts ir tāds, ka viņi ir ļoti ērta. Un ērta šādā ziņā. Mēs vienkārši, tātad mēs šo te, kas ir vērsts uz sāniem,
noliekam uz leju, pagriežam šādā te virzienā. Un tad pagriežam viņu pret sevi. Un tad uztaisam seksīgo kustību. Un tā ir šāda, uz augšu pa kreisi, uz leju pa labi. Ļoti ērti. Šāda te viņa ir, uz augšu pa kreisi, uz leju pa labi. Jā. Un mēs esam ieguvuši šo strīpu. Jātaisa vienreiz tā kustība, vienkārši viņu atkārtoja, lai nodemonstrētu bišķiņu. Mēs iegūstam strīpu. Tad, ja jums jau uzreiz strīpa, tad to pirmo soli varat neņemt vērā. Kad mēs iegūstam šādu, mums ir atkal jāskatās, kuru dzeltenais ir vērsts uz sāniem. Šitais nederēs, ja? Mēs dzelteno pret sāniem. Un šo dzelteno pagriežam uz leju, pavēršam pret sevi un uztaisam seksīgo kustību. Uz augšu pa kreisi, uz leju pa labi. Un dzelteno atliekam vietā. Un mēs esam šo te pabeiguši. Vēl var gadīties, ka jums ir L burtiņš no malas izveidots. Tad jums ir jāņem arī dzeltenais, kas vērsts pret sāniem, bet nederēs šis dzeltenais. Jo viņam priekšā ir vēl viens dzeltenais. Jāņem šis dzeltenais, kas vērsts uz sāniem, aiz kura nav neviens vērsts nākamajā pusē. Un tātad mēs šo dzelteno pavēršam uz apakšu, uztaisam seksīgo kustību un uzliekam uz augšu. Bet, tad, kad mums ir L-burtiņš, mums viņš jādara divreiz šis algoritms, seksīgā kustība. Vēlreiz viņu. Un mēs esam augšā. Tātad vēlreiz nodemonstrēšu šo gadījumu. Tātad, mums ir L-burtiņš. Mēs paņemam šo dzelteno, aiz kura dzeltenais nav vērsts uz sāniem, pagriežam uz leju. Tad uztaisam divreiz seksīgo kustību un dzelteno atliekam atpakaļ. Un mums ir pabeigts dzeltenais krusts. Šie te divi stūri pagaidām neskaitās. Mums ir palikusi pēdējā mala, un tātad, kad esam salikuši krustu, mēs gribam norientēt šīs te malas. Šīs te dzeltenās malas mēs gribam, lai katra mala atrodas savā pareizajā pusē. Pagaidām, kā redzams, man ir tikai šis zaļais un šis zilais, man arī šie jāsmanītām. Un tā tad sāks nākamais algoritms, un viņš nav sarežģīts, viņš jādara tikai ar šo labo roku. Un ko mēs sākumā gribam izdarīt? Mēs gribam, lai pirms mums ir vērsts tas, kas sakrīt. Un tātad tad, ja mums ir divi, tad mēs viņu veicam vienā no pusēm. Jā, kur sakrīt? Ok. Var arī šajā vai šajā. Un tad sākas algoritms. Algoritms sekojuši. Uz augšu, pa kreisi. Jā, ļoti vienkārši atcerieties, jo šādu te jau jūs netaisīsiet. Vienkārši uz augšu, pa kreisi. Uz leju, pa kreisi. Uz augšu divreiz un uz leju. Un tagad mums ir šie te divi. Mums bija pretējie, tagad mums ir šie blakus. Un ja mums ir blakus, mēs redzam, mums ir labajā pusē un kreisā pusē. Mēs pagriežam kreiso pusi, un mēs pagriežam vienreiz par talām. Diezgan daudz ko atcerēties, bet diemžēl tāds ir. Mēs ņemam to, kas ir kreisā pusē, un pagriežam vienreiz pa labi. Un veicam šo pašu algoritmu. Uz augšu, kreisi. Uz leju, kreisi. Uz augšu. Divreiz, uz leju. Un tagad mēs noliekam pareizajā vietā, un visi sakrītas. Un vēl var būt gadījums, kad nekas nesakrīt. Tad jūs arī novietojat, piemēram, vienu kaut vai oranžo novietojam, kur viņš sakrīt. Te nekas nesakrīt, ātri sakrīt. Ok, šeit nesakrīt neviens, šeit nesakrīt, šeit sakrīt tikai viens, ja? Lai kuru mēs paņemtu. Un tātad mēs paņemam to, kas sakrīt, un mēs šo pašu algoritmu uz augšu, kreisi, uz leju, kreisi, uz augšu divreiz un uz leju. Un mums vēl joprojām nekas nesakrīt. Un vēlreiz uz augšu, kreisi, uz leju, kreisi, uz augšu divreiz, uz leju. Un tagad sakrīt. Un tātad jums ir 3 gadījumi. Viens, kad jums ir tikai viens, kas sakrīt, kad jūs nevarat atrast, ka vēl viens reizē ar viņu sakrist, tad jūs veicat šo algoritmu vienkārši divreiz pēc kārtas un sakritīs, vai arī vienreiz. Jums var būt gadījums, kad sakrīt
2 pretējie, tad arī jūs veicat šo te algoritmu vienreiz. Un tad jums sakritīs šie 2 blakus. Tad jūs ņemat to, kas ir kreisā pusē, pagriežat vienreiz pa labi un veicat šo pašu algoritmu un jums būs noorientēti. Un, kad jums ir noorientēti šīs malas, mūsu nākamais uzdevums ir nogādāt stūrus pareizajā vietā. Nevis noorientēt zeltu no augšas, bet nogādāt viņus pareizajā vietā. Piemēram, šim zili oranžajam ir jānokļūst šeit, starp zilo un oranžo, bet vienalga, vai viņš ir uz augšu, ar zeltnā vai nē. Un tātad, nākamais algoritms, viņš ir diezgan vienkāršs. Kas jāatceras, ir jāatceras, ka augšējais kreisais stūrs vienmēr drošībā. Šis algoritms maina šos 3 stūrus ar vietām. Šis iet leju, šis iet šeit un šis iet uz augšu, bet šis paliek vienmēr uz vietas. Un tāpēc es šo te stūru tur drošībā, lai viņš nemainās. Un tādā veidā jūs nogādājiet stūrus pareizajās vietās. Un tad, ja, piemēram, neviens neatrodas pareizā vietā, jūs varat izdarīt kaut vai šo algoritmu, neskatoties uz ko jūs darat, un viens jums noteikti būs pareizi. Tātad šito mēs liekam drošībā, un algoritms sekojuši. Labo uz leju un pabīdām ar rādītā pirkstu, tā kā, savādāk mēs nebīdīt, vai ne? Šādi mēs nebīdam. Tātad labo uz leju pa kreisi, un tad to pašu kreiso, tikai pretēji. Kreiso uz leju un pa labi. Tad ar labo uz augšu un pa kreisi, un ar kreiso uz augšu un pa labi. Un tagad mēs esam visus nogādājuši pareizās vietās. Mums ir jāizrota šie stūri pareizajā pozīcijā. Šis mums jādabūt tā, un šis zeltnais jādabūt šeit augšā. Bet algoritms, ko es piedāvāju, viņš maina šos 2. Šos te, piemēram, ja es turu šādi, tad viņš mainīs labās puses abus stūrus pagriezīs. Tāpēc vispirms būs jāpagriež šitie, un tad šie 2. Tādā veidā. Un tātad baltais paliek vienmēr apakšā, un tātad šīm algoritmam būs 2 daļas, vienreiz vairāk darbosies kreisā, vienreiz labā, bet doma ir līdzīga tām algoritmam, ko mēs lietojām, kad gribējām ielikt pareizās vietās zeltnās malas. Tad jūs redzēsiet, labi, tātad algoritms ir šāds. Turamies ar labo roku un ar kreiso mēs griežam uz leju. Kreiso pusi uz leju. Labo pa labi, ar normālu ērtu kustību. Šādi mēs nedaram ar šādu te, jā, tas nav ērti. Tātad uz leju un pa labi, un uz augšu pa labi, uz leju, 2 reizi uz augšu. Tas ir līdzīgi schēma, tad, kad mēs darījām uz augšu pa kreisi, uz leju pa kreisi, uz augšu 2 reizi, tā kā šos te. Un otra daļa šim algoritmam ir tas pats, tikai pretēji. Ar labo roku uz leju, kreisā pa labi, ar labo uz augšu, kreiso uz labi, labo uz leju, ar kreiso 2 reizi uz augšu. Tagad mēs esam aprotējuši šos te 2. Tagad tas ir jādara vēlreiz, jo šis vēl joprojām izjauks un šis atkal ir izjauks. Un tātad uz leju, pa kreisi, uz augšu, kreisi, uz leju 2 reizi un uz augšu. Un tagad pretējais ar labo roku uz leju, pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju 2 reizi un uz augšu. Un mēs esam šo jau ielikuši pareizā vietā, un vienīgais, kas atlicis, ir šie 2. Un vēlreiz ar kreiso uz leju, ar labo kreisi, ar kreiso uz augšu, labo kreisi, kreiso uz leju 2 reizi un uz augšu. Un ar labo uz leju pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju 2 reizi un uz augšu. Un vēlreiz, jo viņi vēl nav pareizajā vietā. Uz leju pa kreisi, uz augšu, kreisi, uz leju 2 reizi uz augšu. Un uz leju pa labi, uz augšu, pa labi, uz leju 2 reizi un pa labi. Un 3x3 Rubika kubs ir salikts. Ja jums izdevās, es jūs apsveicu visticamāk.
jūs nebijāt pirms tam salikuši, es tā domāju, varbūt, ka jūs jau bijāt, jūs vienkārši prikolu pēc noskatījāties. Bet, ja jūs nebijāt pirms tam salikuši sapsveids, pirmā reize, varbūt, un, ja jums neizdevās, tad droši vien attiniet atpakaļ, un gan jums izdosies, es jums ticu. Paldies par skatīšanos, un tiekamies nākamajā video.